Šeit Paula un Ieva laipni lūgti pašdarbnīcā mūsu mazajā rokdarbu stūrītī. Jā, pēc ļoti, ļoti ilgas pauzes mēs esam atpakaļ. Nevaram solīt, ka mums būs ļoti daudz par ko pastāstīt, bet kaut kas ir. Nu jā, tā, man liekas, katru gadu ir tā, ka vasarā negribās baigi adīt, vai vispār kaut. Nezinu, vienkārši ir karsti un negribās, un tad jā, mums pagāja. Šodien plus 31 grāds, es tagad svīstu. Ieriktējoties filmēšanai šeit uz dīvāna, es jau sāku svīst. Nu jā, kaut kā man arī nepatīk tā sajūta, ka tev vēl ir karsti, un tad vēl vilna rokās, un klēpī, un tā kaut kā vienkārši mazāk adās, un vismaz biežāk arī... Man plaukstas, paši pa sevi ļoti svīst, adot, tā kā, es zinu, ka daudz arī ieskaitot mani, ka sāk vēl pastiprinātāk svīst, jo adīšanas process, jā, tu iekarsti, un tā dzīve vispār neslīd, jo viss ir slāpš, rokas ir slimīgas. Bet arī vasarā vispār, man liekas, mēs vairāk ejam kaut kur ārā, un vairāk citādi pavadam laiku nekā atdot. Jā. Katrā ziņā, jā, mums sanāca, mēs parasti tā mēģinām plus mīnus reizi mēnesī, un tagad mēs vienu tā kā izlaidām, bet, uz šodien kaut kas mums ir sakrājies, tā kā kaut ko pastāstīsim. Man ir viens pabeigts, 2 iesākti un 1 jaunums, un tev? Man ir 98% pabeigts, 3 iesākti, un no kuriem 1 ir jauns, ko es vakar sāku, tā kā. Jā, tāpat vien ir. Jā, viss. Varbūt es varu sākt? Jā, mans pabeigtais man jau ir mugurā. Tadā! Šis ir tea number 1, jeb, teiksim, tēkrakls numur 1. Recepts autora ir My Favorite Things Knitwear. Un, jā, šo tēkraklu es adīju no dzijas, ko man iedeva mamma. Es nezinu, kas tā ir par dzīvi, bet tur, pēc sajūtām var just, jā, ka tur ir liņas noteikti klāt, un viņa ir tāda vasarīgā dzīve, un tā krāsa, un šajā gaismā nevar tik labi redzēt, bet viņa ir tāda pelēk zaļa, tā kā pasteļa zaļa, bet bišķiņu uz tādu silto toņu pusi, bet arī pelēcīgais tur ir. Nu jā, un es viņu adīju no kaut kādu pārpalikumu dzīves, man bija tādi 2 lieli kamoli. Viens bija tāds labs, un otrs bija tāds, kur tas bija ārdīts no kaut kā ārā, un tad tā dzīve bija tādos garos diegos vienkārši. Un tā tieši sakrita, ka tie garie diegi bija tieši man priekšpusē. Tad bišķiņ te var redzēt kaut kādus tos. Viņi ir savilkti, visur viss ir kārtībā, bet vienkārši jāpielabo, lai tad nelien ārā. Neesmu vēl tik tālu tikusi. Man pacietība ir ļoti trenēta. Man bērnībā bija ļoti lēns dators, un es ļoti gribēju viņu izmantot. Tā kā man nebija problēma, ka tur jāvelk tik daudz diegi, vai visu laiku jāiesāk jaunas pavadiens, un tā. Tas bija kārtībā. Es tikai uztraucos, ka lai nevar redzēt tos visus diegus, bet es domāju, ja te bišķiņ salabos, tad jau viss kārtībā. Un vienkārši tas sanāk, ka no otras puses nedaudz garāk tā astīte ir jāatstāj. Jā. Nepastaigot, neizvalkos. Jā, viņi arī tādi bija, bet tas pēc mērcēšanas viņš te mazliet pamainīja savu formu. Es adīju 2. izmēru, un jā, tur ir diezgan daudz izmēru, un es svārstījos starp 2. un 3. Bet es nezināju, kas šī ir par dzīvu. Es domāju, varbūt viņi staipīsies, un tad es domāju, es labāk adīšu 2. un tad... Es domāju, ka arī ar nēsāšanu viņi mazliet izstaipīsies. Te arī ir paredzēts ielikt elastīgo diegu, ko es neesmu izdarījusi, un šobrīd arī neredzu vajadzību. Jā, ir labi stāv. Jā, un te arī tāda ļoti skaista detaļa ir. Tāda, varbūt man tik smuki nesanāca, bet te ir tāda bizīte. Tas bija ļoti interesanti šo apkakli adīt, jo viņu vajadzēja uzņemt valdziņus no kreisās puses, tad adīt noteiktu rindiņu skaitu, tad noraukt un pēc tam piešūt. Un tad sanāk, ka viņš no šīs puses ir labiski, un tad te paliek tā noraukšanas bizīte, tā pīnīte, tad viņi paliek šeit, un viņi ir vienkārši piešūti. Un arī šeit ir tāda, šeit mazliet citādāk, te ir, tas valnīts ir tīri labiskajā, un tad te ir viena rindiņa ar kreilisko, un pēc tam te ir tāds pats princips, kā norauts, un uzreiz piešūt tā kā klāt. Tā kā jā, man patīk ļoti, ka viņš ir pietiekami parasts, bet pietiekami interesants.
ja es uzvelku kaut ko parastu apakšā, tas izstāsta pietiekami smuki un pietiekami vienkārši. Arī ļoti patīkams autums. Es, piemēram, vakardien braucu ciemos, man tieši bija mugurā šis krekliņš, un tā patīk, ka vējiņš izpuš cauri un nav karsti. Jā, kopumā es esmu apmierināta. Es viņu adīju ar mazām adatām. Es viņu adīju ar 2,5 mm adatām. Tā kā šis bija, jā, bet uz lociņiem. Un tad es pirmo reizi arī izmantoju to Magic Loop, ka pavelk to aukliņu un tad adata kā ar tām 2 mm. Es nekad nebiju tā darījusi, bet nebija tik traki, kā es domāju. Nav man mīļākā tehnika, bet var tik galā. Šķist, jā, ka ir nepatīkami, vai pēc tam aiziet kaut ko. Jā, bet man patīk. Man patīk arī tie pleci. Tie laikam skaitās seglu pleci. Viņi ir šādi. Tā viņš sākās un tad tā roka te arī turpinās. Nu jā, un tad tā recepte arī, man liekas, ir, ka sākumā uzada tos plecus, tad viņš savieno mugurā tur kaut ko ada un tad te. Nu, un ļoti bieži ir tā, ka jānogriež dzija un jāsāk citā vietā. Tā kā tā, ja tu adi pēc receptes, tad pats pa sevi tur ir daudz diegu, un man te vēl bija ļoti daudz diegu. Un es projekta vidū izdomāju savilkt diegus, lai man pēc tam nav tik liels darbs. Un tas bija tieši, kad man te bija tas diegu posms. Es pavadīju, man liekas, nepilnas 6 stundas to darot. Un pēc tam, kad pabeidzu, tad, principā kādas 6 stundas es pavadīju tikai, lai savilktu diegus. Bet man liekas, ka bija tā vērts. Man ļoti patīk, es viņu varu nesāt gan mājās, gan izejot ārā kaut kur. Un arī izmērs laikam ir īstais, vismaz man tā šķiet. Tā kā jā. Paldies. Tad šis kādās, kā tu vērtē, šis ir vasaras sadījums? Vasarā? Jā. Varbūt ne šodien, bet pa lielu vasarā. Jā, es domāju, es viņu arī šodien varētu vilkt. Man liekas, ka viņu oriģināli ada no... Tur ir 2 dzijas. Viena ir kaut kāda vilna laikam, un otrs pavadiens ir no kašmira. Tad sanāk, ka tas kopējais rezultāts ir visai silts. Un tas gan, man liekas, nav tik piemērots vasarai. Bet no vasaras dzijas šis, man liekas, ir ļoti labs. Man patīk tādi vasaras adījumi, bet man nav laba pieredze. Piemēram, visi krekliņi, kas tur ir, viņi vienkārši izstaipās un viņi netur savu formu. Bet toties tēkrekls ļoti vienkārši un ļoti patīkam. Ja izstaipīsies, viņš tā kā vienīgais tēkrekls. Nu jā, tev var ielikt to elastīgo diegu un viņš jau turēsies. Kas cits, ja viņš ir tāds oversize, ja viņš izstaipās, tad jau tur. Tas ir oriģināli, jā. Ja būtu kaut kāda blūzīte, kas ir nedaudz vairāk uz augumu, tad izstaipās uzreiz slikti. Tā kā jā. Labi, man kārt? Man ir, smešāk mājā viņu sāk adīt. Šis ir 98% paveikts darbs, varbūt 95%. Mazais topiņš, viņš izstās ļoti maziņš, ja šādi skatās. Viņš ir 2x2. Man šķiet, ka 2x2 valnīšu rakstā. Un, protams, viņš staipās ļoti daudz. Un tā ir tā zeķu dzija, ko mēs pirkām no tā adata komplekta. Kas tas bija? Tas bija Nitpro? Nitpro Sweet Affair, kaut kas tāds. Tur bija maināmās adatas un zeķu adatas. Jā, un tad bija tās zeķu dzijas. Un tad mēs toreiz samainījāmies, te iedod tos vienkrāsainos mazos kamolīšus 25 tur bija. 25 gramu, un tad bija arī viens lielais 100 gramīgais, un tad mēs samainījāmies. Jā, šis bija simtnieks. Jā, šis bija simtnieks, un tad man bija 2 100 gramu kamoli ar šo dziju, un šis topiņš ir uzadīts no nepilna viena kamola. Un man ir vēl palikusi maz bumbiņi, ko es domāju, kas droši vien arī izadīšu, spādīšu garākas lencītes. Volāniņi. Jā, un šī ir super vaša dzija, un es ceru, ka viņa nedaudz pastaipīsies pēc mērcēšanas, jo viņa nav mērcēts šis topiņš, un viduklī, šim nav receptes, vienkārši uz dullo, viņš ir uz kreiso pusi izkrists. Uz dūlu adīju, priekšā aizmugur vienāds, ar ko neko neatšķirās. Varbūt vienā brīdī tur valdziņu skaits nedaudz atšķirās. Te ir pa vidu noraukšana krūštur daļai. Un man šķiet, ka es vairākas reizes spūlējos saprast, cik man valdziņus vajag uzmest. Jā, pastāst šo adīšanas matemātiku. Man šķiet, ka es uzmetu vienreiz
nesanāca, otrais uzmetot, laikam, domāju, ka būs, laikam, aizies. Un tad es pieaudzēju kaut kādā punktā sāniem, jo es gribēju šo kā, sāniem, gribēju kā saīsināt to kā kropt topiņu, un man viņš droši vien sanāk. Tad es iedomājos, ka varbūt garāku es gribu, bet es negribēju vairs mērīt, vilkt mugurā un mērīt, pārvilkt tur tās trosītes un uzmērīt, cik man ir garš, un, zin kā, uzvalkot te uzreiz īsumā, garumā saraujās, paliek īsāks, bet es biju likusi viņu klāt pie sāna un domāju, labi, šis laikam ir daudz garāks, tā kā šitas līdz viduklim, līdz nabam, nedaudz zamāk, bet, līdz virs nabas nedaudz. Un beigās sanāca drusciņi īsāks, nekā es iedomājos, ka būs, bet tas arī īsti netraucē. Un ceru, ka varbūt nedaudz kaut kas pastaipīsies pēc mazgāšanas, un es esmu nedaudz, es pieaudzēju sānos ar tā domu, ka krūškurvim vajag uzreiz, platāku, bet tad es nezinu, vai man ir pārāk liela atšķirības starp viduklu un krūškurvi, man īsti tā nešķiet. Šeit dāmas nav tik ļoti apdāvinātas un milzīgas, līdz ar to es domāju, ka būs ok, bet, nedaudz pa ciešu, izstiepjās tas valnīšu raksts. Kādu formulu tu pielietoji, lai zinātu, cik daudz jāpieaudzē, vai jānorauc, vai jāuzmet, vai... Es īstenībā nekādu, man šķiet, ka es dullo, bez nekāda plāna. Man šķiet, ka es no sākuma rēķināju, cik man vajag uzmest viduklim. Viduklim īstenībā ir visai brīvs, plats, tur nenostiepjās nekas baigi daudz, kad būtu pārāk neglīti nostiepts. Bet tajā krūšu daļā ir, tas nozīmē, ka man vajadzēja krasāk pieaudzēt, vairāk, un es pieaudzēju ik pa 6 rindiņām, man šķiet, tas sanāk vienā aplī 4 valdziņi, un 4 valdziņi te burtiski ir tikai 1 centimetrs, man šķiet, un, ir ok. Jā, tur laikam kaut kā jārēķina, ka tu uzvedi paraudziņu, un tad no tā tu vari izrēķināt uz saviem centimetriem, ko un kā. Es to neprotu. Man tas ir pārāk sarežģīts. Man arī tas varbūt ar gadiem, ar pieredzi. Jā. Es domāju, ka tas nav tik sarežģīti. Es domāju, ka tas izklausās sarežģītāk nekā tas ir. Bet man liekas arī, ka tur tā diezgan ļoti ir jāpiešaujās, lai tev sanāk. Tā matemātika saprast ir viegli, bet lai tev arī sanāktu smuks rezultāts, tas jau ir cits stāsts. Un tad tās lencītes ir drusiņi garāks jāpāda. Man vēl ir no tā esošā kamola palikusi. Es biju domājis vēl to iCord apkārt aptaisīt visas maliņas, augšpusē, apakšpusē gan jau, kad ne. Bet izskatās, ka tas nemaz īsti nav vajadzīgs. Un, labi, tur pa vidu rekurtētam V-veida izgriezumam ir tur tie valdziņi nedaudz panāk vaļīgāk. Bet man personīgi tas netraucē. Vasaras, ar silto dzīvi, bet vasaras adījums, es tā teiktu. Mēņķis putīs cauri, būs ok. Jā, bet tas būs kaut kas gatavs. Un tad man paliek vēl otrs kamols. Šajā pats dzīvi, no tās gan es varbūt uzsadīšu zeķītes. Un šeit tur sanāks visai garas zeķītes, jau šeit ir, iedomājos no šitās zeķis uzsadīt. Tā kā... Lielas un garas. Jā, es man vajag garas. Būs forši. Jā. Tālāk tev. Stafeti nododam. Man ir viens tāds iesākts, bet ka man jātaisa pārmaiņas. Šis ir Amy Slipover. Recepte ir no Sunday's Garden. Un es adu arī ar Sunday's Garden Sunday dziju brūnā krāsiņā. Un šī recepte ir no viena bukleta no Sunday's Garden. Un šis man bija projekts, ko es ņēmu līdzi. Es diezgan daudz, kur braukāju apkārt šokad. Mēs maijā bijām gan uz Itāliju, gan uz Angliju, gan Vīnē tikko biju. Un šis vienkārši ir ļoti ērts projekts, ko var jebkurā brīdī paņemt un adīt, un jebkurā brīdī nolikt nost, un tur nav nekas daudz jādomā. Man arī ļoti patīk, ka tas ir tāds ilgāks projekts, jo šī ir smalkā dzija. Man liekas, ka 250 metri uz 50 gramiem.
un es ādu arī ar 3 mm. Tā kā tas ir ļoti ilgs projekts, ko es varu ļoti ilgi adīt, daudzos braucienos ņem līdzi, bet tā ikdienā es neādu. Bet jā, pat cik tas ir braucienu tāds adījums, tad es arī baigi viņu nebija mērījusi uz sevīm. Un tas ir vienkārši tāds, šī ir veste, ja? Tā doma ir tāda, ka te ir priekša un aizmugure. Tā, ja? Tad sanāk priekša un aizmugure, un tad sānos te var sasiet. Ja? Šīs te garās lences var sasiet, un tā viņš tā turās. Jā, un es viņu nebiju mērījusi, un tagad es mājās viņu uzmērīju, kad viņš jau bija plus mīnus pabeigts, un es sapratu, ka es viņu gribētu garāku, tas ir numur 1. Un arī šīs te lencītes, ko var sasiet, viņas ir diezgan augstas, un es gribētu zemāk. Tā kā, jā, man tagad sanāk, ka šīs te visas garās lencītes, ko es uzadīju, kas ir pār pa 400 valdziņiem, te ir 20 rindiņas, uz 3 mm adatām. Un arī tāļu noraukšanu arī, ja. Bet, nu labi, es viņas izārdīšu, es taisīšu garāk gan priekšu, gan aizmuguri pašai vestei. Un viņām te ir tāds princips, ka viņas tā kā te ir klāt vestei un te ir atsevišķi. Un es laikam viņas gribu pavisam kopā. Pavisam kopā tādu valnītu, un tad atsevišķi uzņem tikai tās lencītes. Tā kā, jā, to es gribu mainīt, un tad, nu, apkaklīti man arī vēl jāpieliek klāt. Bet, jā, šis kādu laiku... Jocīgi izskatās, tā kā, jā, tev ir ļoti augsti šitie te. Te viņš tāds visai maz, varbūt tā kā izmērs šķiet, varbūt tu esmu pa maz paņēmis, bet te pašā viņam laikā nav izmērs tur tā lieta. Šeit ir visai liels, nu, tā kā tā. Es ielikšu bildi, kā viņi izskatās. Nu, šī ir one size veste, kura ļoti labi izskatās ļoti maza auguma cilvēkiem. Jā, nu, tā kā, ja tu esi... Nu, es domāju, uz XS vai S viņi izskatītos ļoti labi arī, kā viņa ir. Nu, šis te arī noteikti pastaipītos pēc mērcēšanas, tā kā kopumā izskatītos labi, bet es esmu lielāk izmērtām, un tāpēc, jā, man prasās mazliet pamainīt. Bet man arī ir prieks, ka es uzadīju to oriģinālo, un es zinu, kā viņš izskatās. Man patīk tā doma, ka tā veste ir tāda brīva un vienkārši maliņās sasien un tā, bet, nu, jā, es to gribu garāku, un tad es nezinu, vai man patīk šī detaļa, ka viņš tad tā sāk peldēt. Es laikam taisītu, ka viņš ir viss vienā un jā, tad savienot kopā. Un to apkakli, viņa arī ir tāda diezgan augsta un brīva. Es nezinu, vai man tas tik ļoti patīk, es vēl izdomāšu. Rumpim šeit tas valnītis, tur nācās pieaudzēt vēl valdziņus, pirms tu sāki valnīt, vai ne? Nē. Tā aizmugurē pieaudzēja tikai rokām. Tā baigi nevar redzēt, bet nu jā. Un te priekšā pieaudzēja tikai šeit, uz apkaklīti, un arī tepat pie rokām šajā vietā. Bet tas ir viss, nekur citur nepieaudzēja. Es zinu, ka citur dara tā, ka pieaudzē tieši pirms valnīša, jo valnīts jau sārauja to adījumu. Bet nē, te tas tā nebija paredzēts. Varbūt es izdomāšu to izdarīt, nezinu. Bet pagaidām, jā, šis projektiņš paliek maliņā. Man tikai viens brauciens paredzēts, kurus laikam nevar, diemžēl, Adamo ņemt līdzi. Nu jā, tā kā pagaidām šis paliek pie iesāktiem, bet ko es droši vien bišķiņ vēlāk turpināšu, jā. Labi, un mēs esam atpakaļ. Pēc mazas pauzītes nomainījām nedaudz apgaismojumu, jo mēs sapratām, ka grūti redzēt detaļas kaut kādas precīzāk. Varbūt, es nezinu, ieliksim jā, es varu ielikt ātri tagad parādīt. Tagad var redzēt labāk nedaudz. Jā. Tātad šeit te var redzēt to, kur pieaudzēja priekšā. Un pēc tam te tālāk pieaudzē šeit, šajā te vietā. Okay. Labi. Man ir tālāk iesāktie projekti. Kleitu, kurus domāju, ka es viņu noteikti būšu jau pabeigusi un jau vilkšu uz country festivāliem, kur nav vēl pabeigta. Tā, kas mums te ir. Un tad mums viņi ir līdz ceļiem, varbūt aptuveni. Mums vilksim. Kleitu uz kleitas. Jā. Tad mums viduklis, kur viņš ir? Šeit.
visai zemu. Es ļoti ceru, ka pēc varbūt mazgāšanas viņš nenoslīdēs un neiztaipīsies uz nepareizo pusi. Un, jā, tā kā, vienkārši apakšā būs noteikti odara, bet viņa nebūs tik ļoti bieza, kā tagadējā kleita man tagad apakšā ir. Viņa ir nedaudz virs, tieši virs ceļa garumā. Un tad ir, šeit ir sašūts, te uzņemt valciņu atkal no vestes daļas, un tad šeit sākās svākdaļa, un raksts ir, es nezinu, vai baigi redzēt. Var redzēt, bet, ja nepievērš uzmanību, tad nevar redzēt. Ka mainās, šeit ir vienā virzienā tas mežģīņa raksts, un tad aiziet uz leju otrā virzienā. Un tad es iedomājos, ka varbūt gribu, ka te ir baigi daudz labiskais, un ka te arī kaut ko prasās. Bet, labi, tas varbūt vienkārši būs ideja nākamajai kleitai, ja tādu adīšu. Vismaz te pa vidu tieši kaut kādus tu pa 2 šitos te caurumiņus uztaisīt uz apmetumus, lai būtu vismaz kaut kas papildus, ja ne pilns kaut kāds raksts. Jo te visu laiku sanāca pieaudzēt, un tad es šeit pieaudzēju gurnu daļai vairāk nekā nācās pieaudzēt krūšu daļai, jo gurni ir nedaudz platāki, un es iedomājos arī, jo man būs viss cauri podziņas līdz kaut kādai daļai, es nezinu, diez vai līdz pašai apakšai, kleitas, lai vienkārši ejot, tad nebūtu varbūt pa ciešu, un tad nebūtu mazie pingvīnu solīši jāsper. Un tāda ir. Un es no sākuma domāju, varbūt tomēr arī kaut kādu mazās teikrakla piedurknītes varbūt pieadīt klāt. Bet es vēl uzadīsi garumu, un tad, ja paliks pārdziļi. Man šķiet, ka es neesmu baigi nošāvis greizi ar to dziļumu padušu. Ja būtu dziļāks, man šķiet, nedaudz dziļāks, un tas izdomāju pēkšņi piedurkļus uzadīt, un tad sanāk tas, ka baigi raujās augšā, kā ceļot rokas, viss pasākums. Bet tad jāskatās būs, vai es gribēšu papildus dzīvi pierikt. Man pagaidām vēl ir visai daudz dzīves, tad es domāju atlikt vismaz 2 kamolus, lai drops Parīze bija kaut kāda rupjāka dzīve. Drops es aizmirsu. Uzliksim uz ekrānu vēlāk. Jā. Safrāns arī nav. Safrāns man šeit bija vēl smalkāka par šito. Kaut kāda bija. Un jā, šis ir uz, cik šitas ir? 3,5? 4 mm adatām. Un šis jau ātri radās, jā. Ko es gribēju teikt? Un tad būs te podziņas, būs dubulto šito apmalīti adīšu, un tad tas ir vienā pusē visā garumā, otrā pusē visā garumā, un tad tas būs, es gribu viņu to kleitu vismaz līdz ceļiem, un tagad ir virs ceļiem, es gribētu nedaudz garāk par ceļiem, zemāk par ceļiem, un tad sanāk, ka būs visai daudz dzīves. Vismaz Dieva tā teica, man jāatliek papildus dzīvi, jo tam dubultajam adījumam maliņās būs visai daudz aizies materiāls. Vairāk nekā, man tā vienmēr ir, ka vairāk nekā reķināja. Jā, un tad, labi, vienmēr jau var nopirkt vēl papildus. Tā kā, jā, tā jau patīk. Te, protams, tie sāni, kur ir visai daudz, es parādīšu muguru. Jo tad sanāk, ka tā mugura ir, labi, ir tas raksts pa visu muguru šeit, bet uzreiz no sāna, tad te ir visai daudz tas labiskais raksts. Man liekas tieši smuki. Jā, varbūt arī tas uzreiz rada to ilūziju. Jā, varbūt, ka rada uzreiz to ilūziju, ka ir kontūrs cilvēku ķermenim. Jā. Tā kā, jā. Šis ir, kā es teicu, no drops veste. Augša ir pēc receptes, un pēc tam svāki ir piedomāti klāt, lai sanāktu kleita. Viss. Man ir viens iesākts. Es esmu iepriekš par viņu stāstījusi, bet nezinu, vai es biju iesākusi. Laikam bišķiņ biju. Varbūt bišķiņ biju. Šis ir Book Club Cardigan. Autore ir Sārija Nordlund. Tātad šī ir jaciņa ar
pīņu rakstiem. Viņa ir ļoti vienkārši, jo šī te ir viena daļa, un viņa vienkārši visu laiku atkārtojās. Es viņu jau zinu no galvas, tā kā parasti pīņu rakstu adījumus es nekad neņemu līdzi, jo man vienmēr jāskatās tur tajās tabulās, un tas nav baigi ērti, ja ir pa ceļam, bet šis ir projekts, ko es varētu vadīt arī pa ceļam. Tad, jā, šeit ir jaciņa, šeit ir priekša, šeit ir aizmugure. Tad es vēl esmu iesākusi vienu roku, jo es izdomāju vispirms uzadīt rokas un tad pabeigt to jaku. Viņu sāk adīt no muguras. Tad uzņem sākumā šeit valdziņus, pēc tam ir īsās rindas, izveido plecus, tad uzada noteiktu garumu. Uzņem priekšā abas plecu daļas, un tad vēlāk tad viņu savieno. Tad zem padusēm tad viņu visu savieno uz vienām adatām kopā. Jā, un tad man te vēl jāturpina tāds bišķiņ gabaliņš vēl, un tad varēšu pielikt arī kabatas, un tad pabeigt. Jā, bet es vispirms izdomāju uzadīt rokas, lai es tā bišķiņ saprotu, kā tā kopbilde izskatās. Viņš arī, es adu uz 4 milimetriem. Es adu šo no Pāces merīna vilnas un no Drops Kid Silk. Man te ir visur, es esmu sapiņķerējusies. Jā, šī ir tā Pāces merīna vilna, tādā pelēcīga rozā krāsiņā, un tad liku klāt šo te Drops Kid Silk. Neatceros krāsu, bet arī tāda pelēcīga rozā, un no šīs es iepriekš biju adījusi mohēras džemperi, un man palika pāri 4 kamola laikam. Pietiks. Un tad, jā, šīs abas es lieku kopā, un man tagad ir pa 2 šīs te kombinācijas, jo viens man ir klāt šeit, un viens ir rokai, jo es negribēju tur griezt nost, un nevarēju. Es izdomāju tikšu līdz vienai vietai, kur viņas savieno un tad tā kā turpināt, un tad es taisīšu roku. Bet man vajadzēja iesākt jaunu šķeteri. Man bija tā doma, es pabeigšu šķeteri un tad es taisīšu roku. Bet es nebiju tikus līdz tai vietai, kur es gribēju, un tad es iesāku jaunu, un tāpēc man tie ir tik daudz kamoli. Bet jā, kopumā ir labi. Arī ļoti ātri adās. Šeit es jau 2 reizes esmu noraukusi, man ir vēl 2 priekšā, un tad, jā, bišķiņ vēl roka. Šos arī uzadīju laikam pa 2 vakariem šo te gabalu. Bet jā, tiešām ļoti ātri adās, un ir viņš izstāsta diezgan sarežģīts, bet viņš ir ļoti vienkārši, un man tas ļoti, ļoti patīk. Nu jā, un šobrīd uz adījumu viņš, protams, izstāsta savādāk nekā uz parastu krekliņu. Bet jā, es adu arī laikam 2. izmēru, man liekas, ka jā. Un, jā, es pabeigšu roku, pabeigšu rumpi, vēl būs kabatas, un tad arī apkaklīte būs tā dubultā ar podziņām. Tā kā jā, kopumā būs smuki. Man ļoti patīk arī tas nosaukums Book Club Cardigan. Man tas uzreiz asociējās ar kaut kādu skolu un kaut kādām mācībām. Un es tieši viņu gribu pabeigt uz septembrī. Es gribu, nekādā skolā, bet es neesmu arī grāmatu klubā. Bet es šobrīd mācos vienam certifikātam nozīmīgam, un tad jā, man kaut kā tas viss asociējās, sajiet kopā. Jā, es nevaru vispār neko sliktu pateikt. Izņemot tā dzīve. Man laikam, cik es esmu mēģinājusi ar Pāci adīt, man vienkārši nav tā mana dzīve, nav man mīļākā, tad es ceru, ka viņu nesāt būs patīkami, jo man ļoti patīk šī ideja par šo jaciņu, tad, jā, es ceru, ka varēs viņu nesāt. Būs tāda tiešām augstām vakariem, augstām dienām, ko varēs uzvilkt. Pie mums šeit dzīvoklī ir tāds brīdis, pirms pieslēdz apkuri, kad tieši šo vajag. Tā kā jā, vai ziemai noteikti, jā. Bet jā, Pāci es laikam vairāk nepirktu un neadītu no viņas, bet šim projektam būs ok. Tā merīna vilna ir daudz mīkstāka nekā tā parastā dzija, kas ir tiešām visai rupja. Šī ir nedaudz mīkstāka, bet nevar salīdzināt ar
kaut kādiem tur Sundays gājumiem un tā tālāk. Bet viņiem tas ir vispār cits process, kā viņi to dzīvi veido, nekā visi pārējie. Bet jā, kaut kā tā. Labi. Tev vēl ir viens jauns projekts, ja? Nē, man tikai jauna dzīve ir. Jauna dzīve, labi. Tad uzreiz divus reizē pateikšu. Jā. Atkārtojums iepriekšējiem džemperim ar rozi, ko es uzvedīju. Šis ir tieši tāds pats. Es neko neatkārtošu, kas un kā. Mamma gribēja, lai es viņai uz Jāņiem pabeidzu viņas šo pašu džemperu ar rozi, balto. Un tad es iedomājos, ka man kaut kā neveicās ar to adīšanu. Visu jau laiku termiņi, jā, katru reizi, kad es nospraužu sev jaunu termiņu, protams, termiņš paiet un vēl joprojām nav gatavs, un māma jautā, cik tālu ir, un es vēl ir gabaliņš. Visai daudz gabaliņš. Bija tikai vienīgi plecu daļa uzvadīt, un tas bija viss. Un beigās es izdomāju, ka, kaut kā es vienreiz biju uzvilkusi to džemperu ar rozi, 2 reizes šeit. Un tagad esmu jau uzreiz mainījusi savus domas, ka es gribētu tomēr parastu baltu, bez tās rozes džemperi. Un līdz ar to tad es dāvināšu mammai to jau gatavo džemperu, un tad šis būs man pašai. Un, bez termiņa. bez termiņa. Tas ir pirmais iemesls, tāpēc, ka man negribās to rozi vairāk, ne atkārtoti viņu izšūt, ne arī pašam apģērba gabalam man viņa vairs īsti neprasās. Un otrs iemesls, tāpēc, ka man šī ir pācis merīna vilna baltā, nekrāsotā, un man bija, 6 vai 7 šķeters un 6 laikam, un tā kā 3 aizgāja tam jau pabeigtiem džemperim, un tad 3 palika, un no šiem otrām 3 šķeteriem es jau biju iesākusi vienu kamolu iepriekšējiem džemperiem, un man kaut kā šķiet, man tāds aizdoms, ka varbūt nebūs pietiekami daudz, lai būtu tieši tāds pats garums džemperim kā jau pabeigtiem, un man tas īsti netraucē, ja tas džempurs būtu nedaudz saīsināts. Man tas netraucē, bet mammai atkal, mamma īsti nevilktu tādu kropt, saīsināt džemperi, līdz ar to tas arī otrs iemesls, kāpēc tad šis būs manējies. Un palielam es visu daru to pašu, ko iepriekšējo reizi. Neko neesmu mainījis. Vienīgais tas, ka es biju sākusi uzmetusi valdziņus uz palīga dzies, lai viņi pēc tam varētu dabūt nost un smuki turpināt tā kā to pašu adījumu, neuzņemot, tur nevelkjot cauri to jauno dziju. Bet tad sanāca tā, ka man ir uz papildu dzijas apakšiņā, kakla izgriezumam augša, mugurdaļa, un tad šeit tev tāpat sanāca uzņemt. Tas sanāk, ka te jau ir valdziņi, te arī valdziņi, un te sanāk atsevišķi uzņemt, te sanāk atsevišķi uzņemt. Un tad es sapratu, ka nedaudz čakars tas ir, tad es šoreiz darīju pēc receptes, lai vienkārši sanāk visu uzņemt vienādi, tos valdziņus. Tā, tas ir tas, un tad man ir viens jauns projekts. Man šeit, es to jau pieminēju arī iepriekšējā reizi. Es arī atdošu šitām monetām. Vienam otrajam vai trešajam video bija komentārs no mūsu skatītājas, ka viņi ir... Man šeit tas bija tas video, kurš bija pabeigusi Augustīnas to Bruno renesanses stila džemperi ar lielajām kuplajām piedurknēm. Un viņi minēja, ka viņi ir uzadījusi Augustīnas mini Augustīnas numur 1 sedziņu, tā kā bērna sedziņa, lakatiņš, drīzāk sedziņa, apaļa pilnīgi, un tad es iedomājos, es arī gribu tādu, un dzīves ir ļoti daudz, un tu īsti vēl neesi izdomājis, ko tu gribi ar to dzīvi adīt. Un tad domāju, ka laikam būtu pienākusi kārta, lai uzadītu kaut ko, kas ir ne džempers, ne jaka, ne kleita. Kaut ne apģērbs. Kas ir, kā to sauc, aksesorijas. Tā kā, tas skaitās kā apģērbs, bet tas ir papildinājums.
tur šalle, cepuri, kaut kas tāds, aksesuāri. Sedziņa īsti nav kā aksesuārs, bet es domāju, ka šī būs tik pietiekami liela, lai viņi kaut kā varētu arī ap kaklu apmest, kā šāli izmantot, nevis tikai kaut kādu pletu segu. Un tad es rādu Augustīnas numur 5, kas ir lielāks projekts par numur 1. Numur 1 ir laikam diametra 80 cm, šim vajadzētu būt beigās 1,10 m. Un man patīk tas rakstīns labāk. Pirmkārt tas, ka es izvēlējos numur 5, tāpēc, ka tas ir lielāks. Es gribēju lielāku to sedziņu, un otrs ir tas, ka rakstīns man uzrunāja vairāk. Un arī tas, ka beigās būs, es ielikšu bildi, būs tāds trīsstūrīši, maliņi būs roboti visapkārtējai apaļai sedziņai. Un es jau biju izdomājuši, no kādas dzīves es viņu adīšu. Man bija drops karisma varbūt, vai arī ne karisma. Man šeit kaut kas cits tādā bēžā krāsā no izārdītās, arī starp citu no viens cits Augustīnas kleitas. Un man šķita, ka man tā izārdītā dzīve, tas kamols ir Rīgā dzīvoklī, bet es vakar tieši biju laukos un neiedomājos parakņāties pa saviem krājumiem, un es atbraucu atpakaļ, un es jau biju noskaņosies, ka es sākšu adīt šo sedziņu, un es saprotu, ka man nav tās dzīves, ka tā ir robežos. Tas, kas man ir paņemts, bija viens vienīgs kamolīts, lai uzadītu paraudziņu kaut kādu. Un man tā paša lielā kamola nav. Un tad es domāju, ko lai dara, man riktīgi gribās. Un tad man bija šī pats vilns, šādi merina vilna. Mēs viņu pirkām tieši reizē šo, toreiz, to rozā, ko tu ādi to jāku. Un tad es esmu pabeigusi, tur tā recepte ir par indiņām aprakstīts, kas tev jādara, un tad ir divas schēmas, pēc kurām tu seko arī. Ir tā kā rindiņas, atsevišķi aprakstīts ar vārdiem, tā kā, kas tev tur jādara, ir 2 sādi, uzmet vienu un tā. Un tad tev ir schēma, kas pēc apzīmējumiem, tad tu seko, tad atkal ir rindiņas atsevišķi, un tad atkal ir aiziet schēma. Un tad es saprotu, ka tagad būs tie 3, būs nedaudz laikam čakarīgi, tie 3 stūrīši jāda, viņi būs katrs atsevišķi jāda. Tad sanāk, ir atkal jauns piesien jaunu diegu, uz 3 stūrīti norauc jauns. Tad es nezinu, cik tur tie 3 stūrīši būs jāda, bet tad redzēs. Un esmu uzadījusi, pabeigusi pirmo schēmu, būs vēl viena schēma, pirmā schēmā bija 22. Pagaidām izskatās pēc beretes. Jā, es arī domāju, tu adi bereti. Kā tu tā izdomāji, vai ne? Un tad īstiepsim, pusīt var redzēt, kāds tas raksts ir. Palielam. Yes. Un, mežģiņa rakstā uz 5 mm adatām. No sākuma tu, protams, sāc uz seķu adatām 5, jo tu sāc no viducīša ar 9 valdziņiem. Un tad pamazām tur pieaudzē klāt. Un, šis pirmā schēma bija 22 valdziņi, tad tas sanāk, kurus viņu sāku, šis posmiņš, un tad būs 38 otrā schēma, tūlīt man kaut kādas 3 rindiņas tagad ir starpā pēc apraksta vienkārši jāpaseko, un tad būs nākamā schēma 38, es domāju, un tad vēl tur kaut kādas rindiņas, un tad tie 3 stūrīši. Ja tu izdomā viņu taisīt vēl lielāku, viņu diezgan viegli modificēt, vai tur vajag jādomā? Es domāju, ka varētu. Viņi varētu, es domāju, ka lielāku. Tad ir varbūt jāpadomā, jāpaskatās kā iepriekšējās rindās, kā tur sanāca tā pieaudzēšana, lai vienā brīdī nesanāk, ka tev, šitā kūka neveidojās. Jo reku tā pa vidu šitajā vietā nedaudz ir. Tā kā tas relief, viņš tā kā šķiet, ka varbūt kaut kas ir tur savilcies, bet viņu izmērcēs, viņu izbluķēs, nostieps, ieveidos, tad jau aizies, tad jau būs ok. Un tad es meklējos riktīgi pa saviem visiem plauktiem, atvilknēm, dzīvu maisiem, meklēju, vai man tiešām, kur ir tā dzīve, no kuras es īstenībā gribēju adīt. Un es viņu nevarēju atrast, un es atradu šo kamolu. Man ir 3 šķeķers no šitā īstenībā. Man būs visai daudz senāks uzadīt no
Gan jau būs jāiesāk otrās 4. 1,10 m, tas ir diezgan maziņš. Jā, būs noteikti otrās 4 arī jāiesāk drusciņas, tā domāju. Bet teorētiski no tā daudzuma, kas man ir šai dzīvē, var sanākt divas tādas sedziņas. Un kāpēc gan ne? Tas jāsāk jau adīt pamazām arī Ziemassvētku dāvanas. Un es domāju, ka šis ir, tas ir vienkārši, kur uz kājām uzmest, uz pleciem uzmest, es nezinu, vai bērniņiem arī ar maigāku dzīvi būtu ar maigāku dzīvi. Es nezinu, varbūt arī šitā pati jau, kā jau agrāk jau bērniem no kā bija, no tā arī adīja, no jau tīras vilnas, tad es domāju, ka pieradīs. No mazotnes pieradīs pie raupjākas dzīves. Un tad, kamēr es riktīgi tur rakņājos un meklēju to dzīvi, pēkšņi paņem rokās. Es tieši adatas meklēju tajā somiņā, kas mums nāca visam tam adatu komplektam. Un tur bija man ielikts paraudzīņš no pācis Jāldzīs. Un man viņš šķita tā kā salīdzinot ar šito un visām pārējām dzīvām, man šķita tik ļoti mīksts un tāds, laikam ir jau tāds sajūtas, ka pienācis laiks sāk kaut ko adīt no tās Jāldzīs, jo man šķita ļoti mīksts un pūkains. Tā kā, jā, tas ir viss. Pagaidām sāksies jau droši vien vairāk rudens projekti un arī man ir plāns tā kā nopirkt jaunu mēteli ziemai, kurš būs noteikti. Es jau esmu ieņēmus galvā, ka tas būs bēžs. Un tad es gribēju šo adīt arī no bēžs cīs un es tā iedomājos, ka viņi varētu kaut kā vismaz vienu reizi apmest apkārt, varbūt kaut kādu saspraudu, sastiprinātu to sedziņu kā šāli, viņu izmantot. Un tad es domāju, varbūt, jo es skatījos vienu citā adītāja YouTube kanālā, viņa teica, jā, viņa paskatījās savām bildēm no pagājušās ziemas, kur viņai arī ir bēžu mētelis un arī šāla bēžu, cimdu bēžu, cepuru bēžu, un ka izskatījās pārāk bēžu un pārāk vienmuļi. Un tad es iedomājos, man ir tāda sarkana dzīja, varbūt es izdomāšu šalli un cepuri tādas sarkanas bēžu, tādu sulīgāku sarkanu. Tāda tieši, bordo krāsas vairāk, nevis tādu klasisku sarkanu, krievas sarkano, kā es nezinu, vienmēr lūkās tā nosaukt. Nav tāda oranžīga sarkanā. Es nezinu, tu rādīsi to savu dzīju, tev ir vairāk uz lilīgu pusi, man ir, tāda asiņu sarkana. Vienkārši tāda tumša sarkana. Un tad es domāju, ka tāds bēžu mētels ar tādu sarkano aizietu. Tā kā, jā, tas viss. Paldies. Apkārt. Man ir tikai viens jaunums palicis vēl, ko es tieši vakar vai aizvakar saņēmu. Man ir maistarzība. Mums ir pilns ar Drops Air. Tadā! Oi. Jā, šeit ir Drops Air. Drops Airiņš. No kā viņi sastāv? 65% alpaka, 28% poliamīds un 7% vilna. Viņa ir ļoti mīksta. Es zinu, ka tev šī dzīve nepatīk. Bet tas masterplāns. Es biju uzadījusi sev to storm sweater, jeb vētru džemperi, baltā krāsā tādu mākonīti, un man draugs gribēja tieši tādu pašu. Bet viņš teica, ka viņš negrib baltu, kas ir ļoti žēl, jo man ir ļoti daudz Jāldzī palikusi. Es tieši domāju, baigi labi, varēšu izmantot. Viņš teica, nē, baltu noteikti nē. Jā, mēs jau ar divi tā nestaigāsim vienādos baltos džemperos. Bet viņam ļoti patīk Latvijas sarkanā krāsa. Un tad es tā domāju, kāda dzīve, jo viņš gribēja arī tādu pulkainu, tādu mīkstu. Un tas vispirms es domāju pēc tekstūras, kas ir tāds līdzīgs, un jā, tad es domāju, ka Drops Air visticamāk būtu vislīdzīgākais. Jā, un man kaut kā ir tāda metode, kad es gribu kaut ko nopirkt, bet tam nav atlaides. Es atstāju to lapu vaļā, un es vienkārši katru dienu paskatos, ir atlaide vai nav. Un es biju atvērusi vaļā šo maijā vai jūnijā. Maini no jūnija stāvēja vaļā tā lapa. Un tagad pirms 3 dienām viņas ieraudzīja, ka viņam ir atlaides. 17. septembrim vai kaut kas? Es nezinu līdz kuram, bet jā, es nopirku, man liekas, oriģināli viņi maksā 5 ar kaut ko, un es nopirku pa 3 ar kaut ko. 11 kamolus, kam vajadzētu pietikt.
Viņam der tieši tāds pats izmērs, kā es biju adījusi XS, viņam tikai vajag garāku. Es savējo biju saīsinājusi pa vienu to posmu, gan rumpim, gan abām rokām. Tad pēc tā, kas bija dots, vajadzēja 9 kamolus šo, un tad pēc cik viņam vajadzētu droši vien vēl pa vienu posmu garāku, tad es paņēmu vēl ekstra bišķiņu dzīvi, tad vajadzētu pietikt un palikt bišķiņu pāri pēc manas matemātikas. Vai tā būs? Es nezinu. Bet jā, šo es tikko dabūju, un tad es gribu pabeigt kādu, visticamāk, ka to jaku es pabeigšu, un tad es sākšu šo, jo arī tas ir tāds adījums ar raupjāku dzīvi un lielākā ko ātrāk var uzadīt, tad es gribu pabeigt to, un šis būtu nākamais tāds projekts. Man patīk, ka ir viens tāds kaut kāds mazāks, kur vairāk čakars, un viens tāds lielāks, kur ir vieglāk. Tad šis būs pēc nākamais. Jā. Un man arī šim ir termiņš. Jābūt gatavam uz oktobri. Tā kā jā, man tagad ir motivācija pabeigt gan to, gan iesākt šo. Tāda, tur ir melnumiņa tāda, viņa nav tā kā vienkrāsaina, vienmērīgi krāsaina, bet tā kā sarkans ar melnumiņiem tādiem. Bišķiņ, jā. Jā. Viņa ir. Jā. Tā krāsa bija Ruby Red. Tad droši vien jābūt 7. krāsa. Bet es pirku Kamēlija jārns, tur bija atlaides. Un tur laikam nosaukums bija Ruby Red. Tad tā bija tā vistuvākā tieši tam sarkanajam, kas viņam patīk. Jā. Tur bija vēl citi sarkanie, bija kaut kāds bordo un vēl kaut kas, bet tas jau vairs nebija tas, šī bija tā laikam. Es neteiktu, ka man nepatīk tā dzīve. Pūkojās, velkot ir ok, tu jau esi viņu izmaskājis, velkot ir ok, bet tas, ka viņa adot, tev ir pūkojās, riktīgi tur lido pa gaisu, tu pilnīgi ielpo iekšā to, kas lido pa gaisu. Bet tā jau man viņa patīk, viņa ir mīksta. Man jau arī ir palikusi pāri no tās polāras ziemeļzvaigznes džemperi, ko es adīju kolēģei. Un man ir 3,5 balta. Tur varbūt tieši to apaklīti var uzadīt. Varbūt arī apaklīti. Man arī palika pāri, es tieši domāju, uzadīt, tas būtu ļoti patīkami. Lai gan es domāju, ka varbūt man pagaidām ir ideja, ko es mēģināšu uzadīt. Es varu arī pievienot bildi šeit vidū, kas ir man plānā ar to dzīvi, ko es gribu iesākt, ka man ir arī balta mohēra palikusi pāri, es domāju, līdz tejienai, kur vēl tu vari rādīt savus plikumus, līdz tejienai tīri ar mohēru, tādu ar vienu pavadienu, tādu caurspīdīgu daļu uzadīt. Un tad tālāk, rokas īstenībā var turpināties ar caurspīdīgu mohēru, man vienalga, bet tā kā rumpis tālāk, lai būtu necaurspīdīgs, tad ar to drops air balto dzīvi. Bet tev ir 3 kamoli. Uzadīt. Jā? Jā. Jo man te džemperim es rēķināju, ka 9 ir minimums. Nu jā, bet man jau tikai vajadzētu šeit. Jā. Un tas nebūtu oversize, tas būtu vairāk tā kā uz augumu. Jā, drusciņi tikai. Īsi kaut kāds. Jā, tā kā paldies, ka pievienojāties. Un cerams, ka bija kaut kas interesants, bija kaut kas, kas uzrunāja, varbūt iedvesmojām kaut ko uzadīt, varbūt arī nē. Varbūt jums ir kādi ieteikumi, ko mēs varētu uzadīt, jūs varat atstāt komentāros. Man šķiet, ka šī mums laikam ir 10. sērija. Jā. Man šķiet, ka jā. Tad jau mums vajadzēja kaut ko grandiozāk parādīt, uzadīt. Nē, es iedomājos, varbūt mēs varam uztaisīt tā kā Q&A, jautājumu un atbildes, ja jums tas ir aktuāli. Jūs varat mums atstāt komentāros, vai jums kaut kas tāds interesē. Mēs droši vien izmantotu Instagram. Tā platformā, jo tur vienkārši ir vieglāk tos jautājumus savākt kopā. Es domāju, ka var arī YouTube atstāt tos jautājumus, var arī mūsu Instagram. Tagad mēs pievienosim kaut kādu tur, Kad palaidīsim video, tad ieliksim arī storiju ar jautājumiem. Ja tas jums ir aktuāli, ja būs kāds jautājums, mēs atbildēsim. Tā kā jā, paldies, ka esat ar mums. Paldies, ka noskatījāties un līdz nākamajai reizei.